Tā, es esmu sapratis, ka ar šitiem vlogiem varētu būt baigā auza. Tad, kad es daru saucamos projektu darbus, žiguls, garažu, tas ir drusciņi savādāk. Tur es nāku ar konkrētu mērķi, filmēt, darboties, tās sērijas esmu iesācis tādas filmēt, tā kā viss ir baigi labi. Tiklīdz ir vlogs, saucamais brīvais stils, kaut ko filmēt, ko tu dari, man neienāk vispār prātā to darīt. Tad, otro vlogu sāksim ar to, ka man ir atbraucis ļoti skaists audio salonu tīrīšana. Es jau praktiski esmu salonu iztīrījis, tā kā YouTube pirms neredzēs kadrus. Vēl jāiztīra paneļi. Paklājs ir iztīrīts, krēsli ir iztīrīti, vēlreiz jāpārsūc, kur ir kaut kādi puteklīši palikuši. Un būs pa skaisto. Jautājums jums, vai jums šādi kadri, teiksim, pa salonu tīrīšanu arī interesētu? Vairāk, mazāk, vairāk pirms, jo īsajos video es viņus salieku savos sociālos jautājums, vai to grib redzēt YouTube. Tad akals slavenais teiciens ierakst komentāru, paskatīsimies, kā tur ir. Un, šodien man jāpabeidz tīrīt to te auģiku. Atdošu to pēc tam saimniekam. Laikam neko šodien vairāk tādu tehnisku nedarīšu. Tātad paturpinot garāžas aktualitātes. Tikko man virs galvas izdega 6. lampa. Vienkārši pasaka. Labi. Nevaru vairs to izturēt. Kas vēl notiek? Tātad man ir atzīts, precīzāk iedots F-nieka F-sērijas X5 lampa, kuram īsti korekti nedeg viens no eņģeļiem. Mēģināšu paskatīties, kur ir problēma. Ceru, ka sanāks parādīt, kā viņi deg pirms un kā viņi deg pēc, jo pat mašīna man nav. Bet tur it kā tā kā diodītēm varētu mēģināt parādīt. Tad redz. Un man ir ieradies Amaroks. Uzlūk tur pulēšanu. Lūk, tur šobrīd izskatās šādi. Nav jau it kā nekas briesmīgs. Bet es mēģināšu uztaisīt labāk. Parādīšu arī, kā izskatās pēc tam. Ko es esmu pabeidzis pulēšanu, var parādīt, kāds ir rezultāts. Un šitā lampa, protams, ir ļoti skaista. Šai te ir pleķi no svīšanas iekšpusē, bet tāpat izskatās daudz labāk. Tīri, skaisti lākturīši. Un ko? Garaža baigi tukšā, ne? Tūliņ dzīšu iekšā savu auto. Es rīt gribu iet tehnisko apskati. Un uz tehnisko apskatu man ir pāris sīkumi, kas man ir tā jāpieķūnē nedaudz, lai es varētu vismaz droši braukt uz apskatu. Un šokar es gribu sataisīt, rītā braukt uz apskatu un mēģināt iziet. Dzīšu iekšā auto. Davai, skatāmies. Lūk, mans Japāņu Eiropas rumaks Toyota Corolla Verso. Viens te ir uzlaidis kaut ko uz kapata. Ātri jānotīra savādāk tur saēdīs to pašu nabagu, kas vēl tur atlicis no tās lakas. Tā nevajag darīt. Tā, izdarīts. Ko man vajag darīt? Tātad pagājušajā gadā, man liekas, jūs redzējāt epizodus, un es kaut kad stāstīju tur par riepu izmēriem. Es pagājušajā gadā braukāju uz 16 ar 60 profilu augstumu riepu. Nemeloju speedometrs, man patīk, kā viņi braucās, un viss bija baigi forši, bet grauzās paspārnē. Un es nevarēju to izturēt. Grauzās arī tā, ka bija tā riepa platu, viņi tik platu nevajadzēja tā mašīnai. Tur bija 235 platums, tas bija daudz par daudz. Un es izņēmu ārā paspārnes. Man nav iekšā paspārnes. Un
Un es ļoti stipri šaubos, ka var iziet tehnisko apskati, ja nav paspārnes. Man liekas, ka nevar. Līdz ar to paspārnes man, protams, ir vesels, man tikai jāsaliek viņas apakaļ, jāpaceļ mašīna augšā un jāsaliek paspārnes. Un tad jāpaskatās, kas tur ir ar eļļām un varbūt vai viss lampas deg un tam līdzīgi. Un tad jau nekas arī vairāk nav jādara. Jāuzgriež uz rītā tikai tehniskās apskates loterija. Mašīna pacēla augšā uz stutēm, atnes paspārnes, jāpaskatās, kā viņas īsti tur pareizi pielikt apakaļ. Es jau vairs neatceros, es viņas pagājušajā gadā vasarā noņēmu nost un tagad jāsaliek apakaļ. Nekas jau tur it kā nav. Rekur ratiņas viss smuki, skrūvītes bija sasmērēts ar varas mēru, baigi viegli un nonāca nost. Un forši bija strādāt. Skatos, ka te paspārne ir salauzta. Aiziešu tūliņās pēc viena instrumenta, kurš gan jau arī kādam noderēs un teiks, ka viņam tāda saimniecība arī vajadzētu. Un daudz jau par tādu noteikti zina. Tātad pirmā lieta no Temu pasūtīja kādu laiku apakaļ veselu kaudzi ar šiem te plasmas stiprinājumiem. Nav nejausmas, cik viņi ir labi, izturīgi. Tagad pirmo reizi es to kastīti paņēmu. Varēs jau ar rokām pačamdīt sajust, cik viņa tā plasmas ir, kā lai pasaka, Temu jau nav slikts, bet par velti jau tie sūti tik lēti arī nemaksā. Un tomēr tu jūti, kad rokās paņem to kvalitāti un saproti, kāpēc viņš maksā tās kāpējas. Bet es pieļauju iespēju, ka varbūt uz tādiem ātriem remontiem tas nav nekas sliktāks, kā nopirkt dažā labā vietējā veikalā. Plus komplektā nāca līdzi, kur standziņas plasmas, kaut kāda pat bišķiņa nopietnāk, standziņa, lauznīca, šitie foršie savilcēji. Un testējuši tagad paspārņiem. Un otra svarīga lieta – plasmas kausētājs. Tad, kad es viņu pasūtīju, es domāju, ka viņš ir uz vadu. Es nepiefiksēju, ka viņš ir lādētājs. Uz lādēšanu. Un es pie savas domāju, ka es viņu esmu nobeidzis par šito ziemu, jo augšā viņš man nostāvēja visu lielo ziemas laiku, tad, kad bija tas trakais mīnus. Un, zin kā, ja tu nelādē aķi, viņš tomēr mīnusā bojājās. Un es par šito arī domāju, ka viņš būs beigts. Bet nav. Es nesen, tad, kad es vienai mašīnai tur mēģināju salodēt vienu plasmas stiprinājumu, es viņu izmēģināju, viņš viss funkcionē. Kur ieslēdz, hops, ir. Apskaties, viņam pat ir gaismiņi. Vesela kaudze visādiem sūdiem maksāja, neatceros, 15 eiro man tā liekas. Pīļauju iespēju, ja tev vajag profesionāli ikdienā ar viņu strādāt, viņš noteikti nekam neder, bet tik cik es viņu bieži izmantoju, man viņš ir noderējis arī par tiem pašiem 15 eiro. Pamēģināšu sakausēt, tad, kur ir tā saplēstā vieta ar tām metāla kniedēm, skavas būtu precīzāk. Ar tām metāla skavām pamēģināt sakausēt un paskatīties, kas sanāks. Tā, kaut ko es esmu tur sakausējis. Baigi skaisti nav, bet idejiski jau, ja viņš turās un ārā nekas nekrīt, tad jau darbu būs izdarījis. Labi, es lieku kopā paspārnes un kaut kā tā. Un karollis ir apakaļ uz ratiem, viss ir savilkts, salikts, salika arī paspārnīts. Baigi nefilmēju, jo sanāca, es laiku tur ložņāt pa apakšu, tagad es nošmulējies ritīgi smiltīm, bet tas darbs ir izdarīts. Atvienoju arī miglinieks, jo miglinieki man pa lielam ir beigti, man liekas, ka pagājušajā gadā aizrādīja. Un es neredzēju jēgu pirkt jauns miglinieks, drīzāk tur kāds ledbārs ir jānopērk, un es vienkārši atrubīju migliniekiem vadus nost, norubīju, un viss tātad skatē miglinieki nav. Tikko pārbaudīju arī visas lampiņas, viss deg, viss ir smuki, pārbaudīju ejas līmeni. Man bija akumulātoram izlecis ārā viens stiprināja māķītis, pievilka to. Viss, nekas baigi interesants. Es sākumā biju domājis, ka es stāstīšu te par apskati, ka būs, wow, tur baigi sazina, kas.
remontu un vēl tādā garā, bet nekā nav. Patiesībā galīgi nekas interesants. Runājot par puļķīšu komplektu, diezgan labs patiesībā, neko nevar teikt. Es visas paspārnes var teikt, ka uz puļķiem saliku. Vienā vietā tikai ir uz savilcējiem, jo tur puļķi nenāca, tur oriģināli ir domāta pilnā panna, man vairs pilnā panna nav, es noņēmu nost, un man ir tikai tagad paspārnes pielikts, un viss pietiek. Jā, nu labi, tiekās rīta apskatē, tā jau redz, kas tur sanāks. Nu, ko ir nākamā diena? Es esmu tehniskā apskatē. Kā jūs domājat, iziešu vai neiziešu šitam autiņam? Man iedegās pāris dienas apakaļ airbag lampiņu panelī. Un es biju pa ceļam iebrauc servisā, domiņu nodzēšu, čalis man teica, ka šitā gada mašīnai neviens neskatoties airbags, ka, lai mierīgi brauc uz tehnisko apskatu. Es gan stipri šaubos, ka tas ir tā, bet nekur citur man iespēja nebija iebraukt, tad iešu un riskēšu, un tad jau redzu. Rezultāts ziņošu. Tā, nu ko, tehniskā apskata ir neizieta, bet nav tā, ka tur ir kaut kas baigi briesmīgais. Tātad ir viens divnieks par roceni. Jā, ok, es jau redzēju pēc stenda, ka nebūs labi, un otrs ir par to, ka slieksnī ir caurums. Tātad žiguls nav vienīgais, kas ir jāmetina, un plus tas caurums ir tieši, ja viņš būtu 3 cm uz priekšu, viņš būtu noslēpies zem dekoratīvā sliekšņa, plasmas viņa neredzētu, bet viņš bija tieši tajā spraugā, kur baigi labi varēja redzēt. Nu labi, caurums maziņš, jāparauj nost tas slieksnis, ceru, ka viņš viss nav sapūs, ja tur tikai tas gals un to es sametināšu. Un, jebkurā gadījumā jāmetina. Es jau patiesībā vakar, kad es palīdu, pabraukāju zem visas mašīnas apakšā, es redzēju, ka viņi patiesībā ir baigi sarūsējas. Tiešām nesošā, nosauksim tā krutāka nesošā konstrukcija, viss ir diezgan lielā mērā sarūsējas, bet ņemot vērā, ka mašīnā ir 18 gadi, viņi ir sarūsējusi ļoti maz. Priekš tā vecuma viņi sarūsējusi maz. Par airbag ir ielikts viennieks, tātad ar to apskat varēja iziet, un protams, viennieks ir ielikts par rāmjā koroziju, nesošā elementa koroziju. Kopumā roķena arī ir diezgan laba, tur praktiski nekāda atšķirība nav, dūmainība ir 0,49, arī ok. Jā, neko. Mēnesis tagad laika sataisīt. Domāju, ka tagad martā es vairs to neuzspēšu, es droši vien kā aprīlī, jo man ir jāiekārto tā vietiņa, kur metināt. Un droši vien, ka pirmā tagad būs karola, kas jāsametina, un pēc tam nākamais būs žiguls. Tā kā tā, mēnesis var legāli braukāt, ir ok. Bija domājis, ka būs varbūt pat trakāk, bet ir labi. Davai, tā jau tiekās tālāk. Nu, ko ir tāds diezgan foršs vakars. Un jāizdara viens darbiņš, kas ir pirmais darbiņš, lai sāks metināt žiguli. Ir jātiek vaļā no šitās smilšu kaudzes. Vēlāk pateikšu, kāpēc. Ko tu tur atkal meklē, ko? Ew, džekiņ. Nebrucini smildes, vai tīmies? Nu, ko smiltiņas esmu izlīdzinājis, aizvedis projām, jāpaņem kādu dienu ir traktors un jāpaņem pagalms pats arī jāizlīdzina, jo šeit man būs tāda tā kā mājas mazgātu, saucamā, es vēl domāju uztaisīt nelielu te tādu jumtiņu, lai nav tiešie saules stari virsū un var forši nomazgāt auto un, ja vajag arī ārā viņu iztīrīt, jo, garāža ir tikai viena un aizņemt viņu nevar. Nākamais, kas ir lielais darbs, lai es tik tālāk pie žiguļa remonta, ir sakārtot te visu un kaut kur aptuveni ar tejienu līdz ar tejienu nojaukšu šķūni. Malks šķūns ir galīgi sapūsts, tas jau ir jau celts, es nezinu, kurā gadā, un es viņu te slāpīs un pielāpīs, bet tur vairs nav ko
pielabot, viņš ir vienkārši jāņem un jānojauc un jāuzceļ jauns. Šī vietā es jaunu necelšu, es celšu viņu citā vietā, bet tā mana doma ir, ka šeit atbrīvosies, pat cik tur iekšā ir tā, nu labi, es parādīšu. One eternity later. Šeit ir tā vieta, ko es teicu, ka es gribu uztaisīt palīgu telpu, ja? Tātad tas jauksies nost, te jauksies nost, vajadzētu izbetonēt te grīdu. Un viss šitas šķūnīts, tas paliek liekas pagaidām. Redz, viss ir pilnīgi sapūs, viss griezt un viss ir jājauc nost. Un tā doma ir tāda, ka tad, kad es te nojaukšu, žigules dzīšu šeit, un šeit es viņu arī metināšu. Tātad vādi man sanāks viss pa taisno ārā no garažas, nebūs jāvalk ar baigiem aplinkiem, nekas jāčakarējās, gaismas arī gan jau kaut kādas salikšu. Un, jā, plus redzējāt, tehniskā apskatē man, protams, man mašīna ir jāmetinā. Līdz ar to patiesībā būs jāsāk ar manu mašīnu, tikai pēc tam nāk žiguls. Tāpēc man pēc iespējas ātrāk tas šķūnīts ir jānojauc, jāsāk demolēt. Plus, ja nekas baigi nemainīsies vai kaut kas mainīsies, man te ir nedaudz plānu šo te tieši stūri, kas man šeit ir. Bet pagaidām neko par to neteikšu un tālūk. Tā kā jāsāk darboties. Jāsakārto te viss un jānojauc nost. Plus tās te mans jau, pa lielam viņas jau te var palikt, man viņas netraucēs, bet tur ir sienas, vēl ir materiāli, tie ir jāizvāc prom un te viss kaut kas. Un protams, metināt te šādā vietā nevar. Jo pāris dzirkstelītes un aizies tā kā sērkociņa kastīti nokūpēs man tas šķūnīts. Sākotnēji es biju domājis nejaukt viņu pilnībā nost atstāt, tikai jumta daļu attaisīt, nu tā teikt, apkārt nojaukt dēļas, iztīrīt, un jumts, lai paliek, lai ir, nu tā teikt, foršāk strādāt, ja nu līst lietas, bet problēma jau ir tā, ka caur to jumtu tāpat līst lietas, un visi tie man brezenti un plējos, ko es tur līdz, ir pilnīgi bezjēdzīgi un kaut kur pūžu garām, tāpēc jājauc pilnīgi nost. Un tur es arī ņemšu un uztaisīšu savu metinātavu pagaidām. Bet tu vispār droši ieraksti komentārā, vai tas te viss tev liekas galīgs fufels un priekš kam es vispār to rādu un vienkārši ņem un strādā un tā teikt parāda to, ko tu esi izdarījis vai, nu krač, ieraksti komentāru, davai?